Patņa orķestra vīzija. Patņa orķestrī ir dažādi cilvēki, kas spēlē dažādus instrumentus, un viņiem ļoti patīk. Visi no mūsu orķestrīša māk spēlēt klavierus, un arī būtu ļoti jauki varētu iemācīties spēlēt klavesīnu, jo es uzskatu, ka tas būtu tā savādāk, un ka mēs atšķirtos, piemēram, no citiem ansamblīšiem, kas veidojas skolās, un es uzskatu, ka tas būtu tā ļoti jauki un labi. Šobrīd mūsu orķestrī spēlē 3 pianisti, 3 violnieces un 1 čelliste. Es domāju, ka nākotnē mums noteikti vajadzētu orķestrī iesaistīt kādus pūšamos instrumentus. Mēs šobrīd orķestrī esam tikai stīgu instrumenti un klavieres, bet būtu jauki, ja arī pienāktu kādi pūtēji, kā piemēram flauta. Tad būtu uzreiz pilnāks sastāvs un skaistāk izklausītos skaņdarbi. Tā kā mēs pašlaik koncertus sniedzam tikai skolā, būtu jauki, ja arī mēs varētu, piemēram, pilīs vai muižās un arī kādās citās vietās sniegt savus koncertus. Es vēlētos, lai mūsu orķestrim būtu pašiem savs logo un tāds skaists vizuālais tēls. Es vēlētos, lai mūsu orķestrim būtu pašiem savs logo. Tas arī, lai mēs varētu ar orķestri braukt kaut kādās, dažādās ekskursijās. Patņa orķestra vīzija. Patņa orķestra vīzija. Un beidz smieties.